Ūks no pūce. Tad visi ūkļi ir pūces, bet ne visas pūces ir ūkļi. Visas pūces nav ūkļi, bet visi ūkļi ir pūces, jo viena no lielākām grāmatākajām Latvijas pūcītēm ir ūkļi, uz gaisa liktu uz zemes, jo māks sevi aizsargā šādā veidā. Garajiem nagiem ūklis aizstāv gan likdātos. Ielido. Jā, garā, centrā ielido. Un ielido ļoti klusām, jo Rikpāvis māja daudz slādas mīstas. Lidojot, piemēram, nedzird. Pielido kā pūcīt, pielido. Bet upes klusi lidojot, tā kā dzird, kas notiek pat zem sniega. Vēl mums patīk acis. Oranžās acis ir lielas, ka acis nevar pakustināt. Aciņu mēs varam pakustināt visos virzienos. Upes nevar, tas jau ļoti kustīga galva. Ja mēs varētu sākt rodzīties ar ķēguļu. Kā 300, ko nevar izspiest, jo stipri varēja, mums 180 grādu cilvēku. Viņam 270. Bet nevar bez rīķi. Vai? Man. Lūdzu lidot. Es saprošu. Kalpoja muļķi cilvēki labāk vēl atšķiet, bet austīs ir galvas šaunas. Kājas!